Telpu futbola virslīgas sastāvā kārtas spēle noslēgusies. Šeit Kuldīgas sporta hallē ar 7-0. Rīga futsāla kluba pārspēja mainniekus FC Nikers un Nikers komandas kapteinis Rihards Panamajos un Viktors Kuļapovs no Rīga futsāla kluba. Viktor, varbūt varam sākt ar tavu kopējo komentāru pa maču. Droši labvakar pirmkārt un ļoti laba spēle, es uzskatu. Priekš mums gatavošanas posmam obligāti priekš Čempionu līgas mēs gatavojamies pirmkārt. Bet man patika šodienas spēle, tāpēc, ka bija intensīva un komanda FC Nikers nebaidījās iet presingā, tāpēc, ka mums pārsvarā garlaicīgi spēlēt. Mēs sākam un visi gaida mūs uz 10 metriem, jau tur 12 metriem, bet Nikers bija pārliecinoši sevi, ticēja sevi un gāja, un tas man ļoti patika šodien. Jā, paldies, Viktor. Rihard, tavs komentārs par spēli? Jā, spēle bija diezgan, kā kolēģis teica, intensīva un arī diezgan grūta. Un es uzskatu, ka mēs izdarījām diezgan labu darbu kā komanda. Tikai vajadzēja realizēt savus momentus, un tad spēle būtu vēl interesantāka. Jā, varbūt var pastāstīt vēl vairāk par to intensitāti. Skaidrs, ka jūs, manuprāt, esat viena no virslīgas komandām, kas salīdzinoši agri sāk gatavoties sezonai, bet tomēr varbūt tiem, kas nav pieredzējuši to telpu futbolu, cik grūti iesākot arī daudz trenējoties, arī jums bieži treniņi notiek. Cik tomēr ir grūts šis Eiropas top līmenis? Līmenis ir, var teikt, ļoti augsts un ir diezgan grūti, bet palīdzam čaļiem, jauniem čaļiem kā varam. Un, kā treneris saka, ātrāk jāmainās, tad būs vieglāk. Skaidrs, paldies. Viktor, jā, varbūt vari pastāstīt, vai varbūt Nikers ar kaut ko pārsteidza, vai tomēr viss bija tā kā plānots šim mačam? Īsti nepārsteidza ne ar ko, bet vienīgi atkal es uzteikšu cepura nost par intensitāti pretī un cīņas paru, tāpēc, ka tas ir ļoti vajadzīgs priekš mums, lai mēs arī neatslāptos baigi, tāpēc, ka ir komandas virslīgā, diemžēl, kuras it kā nevēlās cīnīties. Teiksim tā, katrs uz savas spējas robežas cīnās, tāpēc mums galvenais iziet uz laukumu, darīt savu darbu un cīnīties par katru bumbu. Visi esam vienādā ar abām kājām, ar abām rokām, tāpēc visu cieņu Nikeram šodien par šodienas spēli un fair play. Jā, paldies. Tavs arī bijušais komandas biedrs Artjoms Križanovskis vienā no intervijām man atklāja, ka ir grūti motivēties šādām spēlēm, ka grūti ir aizvadīt šādas spēles, kad rezultāti ir 10-20-0. Kā tev pašam individuāli, kā tu sagatavojies, kā tu iegūsi to motivācijas devu? Pirmkārt, priekš sevis. Es gribu pēc šitās sezonas braukt prom spēlēt uz ārzemēm, uz stipru klubu, tāpēc esmu motivēts pats. Protams, rezultāts ir pats galvenais, bet esmu motivēts par savu komandas, par savu personīgo sniegumu pirmkārt, jo kur es kļūdos vieglā piespēlē, es dusmojos pats uz sevi. Es nekad nedusmojos uz komandas biedriem, tāpēc, ka, ja es atdodu neprecīzi piespēli, es būšu vainīgs tur. Un es ļoti pārdzīvoju šādās situācijās. Un, jā, tāpēc es priekš sevi spēlēju, es mēģinu dot visu komandai un pats, protams, mēģināt tikt ārā no Latvijas. Jā, paldies. Rihard, tev gribēju pajautāt tādu varbūt tādu interesantu jautājumu, vai ne, skaties pats, bet tagad nospēlēts 6 uzvaras, tagad 7. spēlē zaudējums. Vai ir tāds varbūt, ka beidzot ir tā zaudētā spēle un var atkal sezonu uzsākt, vai tomēr gribējāt kaut ko vairāk varbūt pret Rīgu parādīt? Tādā ziņā, ka varbūt sāpīgāks tas zaudējums būtu bijis pagājušajā nedēļā pret Parku, nekā labāk tagad zaudēt. Tā zaudētā spēle beidzot ir bijusi un var turpināt tālāk ar jaunu enerģiju. Es domāju, ka tas otrais variants, kuru teica, ka visticamāk, jo mēs jau zinājām, ka šāds būs iznākums, un tagad mēs varam turpināt mūsu uzvaru sēriju. Šeit viņi pārtrūka un tagad iesāk pa jaunu uzvarēt. Skaidrs, paldies. Viktor, tev grib vēl pēdējo jautājumu ārpus virslīgas par izlasi. Tagad gatavojamies Eiropas čempionātam un tā no malas skatoties sajūta, ka uguņo izlase. Kā tu pats jūties? Vai patiešām šī trenera maiņa ir bijusi tas atslēga vai tas ir, nezinu, varbūt vari pakomentēt, jo malas grūti. Varu droši pakomentēt par šo un man ir gluži vienkārši atbilde. Mums ir puiši, kur aizbrauc uz ārzemēm.
Tas pats mums arī jau 3. gadu ir profesionāls līmenis mūsu klubā. Un, līdz ar to baigais growings iet gan spēlētājiem, kas tagad Portugālē, Miks, Itālijā Baklanovs, Andrejs un mūsu līderis izlases Terekanovs. Man prieks par viņu. Ar viņu man ļoti viegli spēlēt. Divi tā saprotam viens otru. Un, protams, treneris iesniedz mūsu pārliecību. Viņš saka, es neesmu uz laukumu, es nevaru izbaudīt, es varu tikai izbaudīt skatoties. Tāpēc jūsu darbs tas ir iziet un izbaudīt tur, un es skatīšos un es izbaudīšu no ārpus laukuma. Un mēs vienkārši ticam viens otram. Komandā vienmēr mums ir ļoti labs noskaņojums, visi viens otru atbalstam, un es domāju, no mums, neteikšu par agri, bet mēs darīsim visu uz laukuma Eiropas čempionātā, un tagad sagatavošanas posmā, mums tagad decembrī būs pēdējais sagatavošanas posms, draudzības spēles nopietnas, un mēģināsim darīt visu, lai Latvijas vārdu nestu pasaulē. Jā, paldies, Viktor. Rihard, vēl varbūt iedot pēdējo komentāru. Man liekas, Kuldīgas sporta hallē. Es arī šeit stūrī sēžot, vienkārši cēlos kājās un skatījos svētdienas vakarā līdz augšai pilns. Ko var iedot komentāru par faniem? Es vēlos pateikt visiem faniem ļoti lielu paldies, jo šeit spēlēt tas ir kaut kas cits. Es uzskatu, ka šāda atmosfēra nav nekur citur Latvijā. Un mēs varam just, ka mēs esam mājās un mūs šeit mīl. Un dēļ jums mēs arī spēlējam. Super. Paldies, Rihard. Paldies, Viktor, par to laiku. Paldies jums. Veiksim tālāk sezonā.